pilns klāsts šādu balzāmiņu ārstnieciskās prakses, sākot tur vispār no vienkāršā joda pārsējiem un beidzot ar smalkajām ārstnieciskajām praksēm, ko mīloša dvēsele spēj dāvāt savam mīļotajam. Jo, ja mēs neesam gatavas dziedināt, šeit ir tāda svarīga doma, ja mēs neesam gatavas dziedināt, neesam gatavas būt par dziedniecēm, tad kāpēc mums vispār ir vajadzīgs vīrietis, varonis? Kāpēc mums ir vajadzīgs bruņinieks, ja mums pat nav joda, ja mums pat nav pārsēja, ja mēs pat nezinām, kā rīkoties ar ievainotiem bruņiniekiem? Jūs saprotat, ka es runāju metaforu valodā, vai ne? Un galu galā var ievainot ne tikai viņa ķermeni, bet arī dvēseli. Un tāpēc mums, sievietēm, jābūt tādām fejām, kas dziedina, kas ārstē īstus karotājus, ne tikai miesu, bet arī dvēseli. Un Hofmanis mums māca sievietei, kurā pretendē uz bruņinieka mīlestību, ir jāpalīdz bruņiniekam. Frontes uzvaru nodrošina aizmugure. Ja, un sieviete var būt tāda spēcīga, uzticama aizmugure karojošai frontei. Un tāpēc, ja sieviete nevar, ja viņa neprot, vai viņa nezina, kā būt par uzticamu aizmuguri, tad viņas vīrietis nedosies kaujā. Viņš nebūs varonis, bet ja viņš aizies, viņš zaudēs visas savas cīņas. Viņš neizturēs visas savas misijas un ies bojā. Es tagad arī runāju metaforu valodā.